durvis ir atvērtas, un mēs esam ceļā. Ceļā, lai sekotu saviem sapņiem, izvēlētos savu mērķi un tiektos uz to. Šodien ir tā diena, kad mēs visi esam kopā, lai priecātos par mūsu pirmajiem lielajiem sasniegumiem. Esam ieguvuši obligāto izglītības minimumu. Mēs nu jau to... Labvakar! Man ir patiesas prieks sveikt šovakar izlaiduma svētkos 9. klasniekus, viņa vecākus ciemiņus un savus kolēģus, skolotājus un skolas darbiniekus. Šodien ir patiesi lieli, nozīmīgi svētki mums un valstī. Ir patiesi prieks un gandarījums pasniegt Latvijas mazpulka dalībnieka augstāko darba novērtējumu goda nomināciju Augsim Latviju. Atceries vienmēr Latvijas mazpulkus un Kārļa Ulmaņa vārdus. Tu pats, tāpēc šodien saki klusi paldies skolai pirmajai, kur gājiens sākts. Lai ceļš, ko sāksim, pret kalnu nebeidz vīties, lai pietiek gudrības un spēka jums dzīvē nekļūdīties. Vēlam mēs Jēkabpils pamatskolas skolotāji Aija, Ruta, Ilze, Alda, Sarmīte, Valentīna, Daira un Līga. Zied vasara un sapņi dzīvo, ai kā smaržot ceriņi un upes trauc. Domas šodien tā kā gulbi lido, neļauj apstāties, bet sapņot salds. Kāds gudrs vīrs ir teicis, uz zemes ir tāda vieta, kur satiekas visi pasaules ceļi. Vai tu zini, kur tev ir tā vieta, kur satiekas visi pasaules ceļi? Jums priekšā ir ceļš, katram savs. Kādam tas būs kluss lauku ceļiņš, kādam asfaltēts lielceļš, cits aizies pa ziedošu pļavu. Tas nav svarīgi, kāds tas būs. Svarīgi, lai tas vies pasaules plašumos saskaņā ar jums pašiem, ar jūsu mērķiem un jūsu sapņiem. Dzīves straumēm krāstu ir daudz, dzīves dienām ceļu bez gala. Vajag zināt, kur tavējais sauc, kur tavs sapnis un tava debesu mala. Vecāki, pirms 15 gadiem jūsu ģimenē ienāca mazs cilvēkbērns, kurš ne jau ir izaudzis, lai spērtu pirmos zinību soļus un sāktu piepildīt savus nākotnes sapņus. Paldies jums, vecāki, par rūpēm, pacietību, izturību un sniegto mīlestību. Jūs bijāt tie, kas stāvēja mums klāt grūtajos brīžos. Kopā mēs pārdzīvojām, raudājām, slaucījām asaras un devāmies tālāk, lai līksmot un priecātos par katru sasniegumu. Paldies arī jums, vecvecāki, par kopā pavadītiem brīvdienām, par siltiem zeķiem un cimdiem. Jūs, mīļās māmiņas un mīļie tēti, mīļās vecmāmiņas un mīļie vectētiņi atgādinātu, ka visdrošākais jumts ir mūsu pašu mājas. Dziesma jums. Sākas ar kliedzienu, ar rupjas maizes riecienu, kas zin, kā tam beigties, jo laiks taču mīl steigties, steigties, milzu mākoņi, mūsu ezeros platumos, un milzīgs ir klusums, ar kādu es tevi skatos debes spogulī, lai paliek mūsu smieklī, kā nācām tā aiziesim. Par pļavām, viegli, viegli, jā,
jaunieši, var ne bērni, vecāki, viesi. Man prieks jūs redzēt kopā skaitā. Mums šodien svētki. Un šodien mēs bērniem dodam arī spārnus. Un vēlēsim bērniem augstu lidojumu. Labdien, cienījamie absolventi, labdien skolas kolektīvs, labdien vecāki un arī viesi. Man šodien ir tas gods un pienākums teikt svētku uzrunu jums šai svinīgajā brīdī. Tāpēc liels paldies jums par šīm emocijām, skolotājiem par paveikto darbu, vecākiem izturību un jaunieši, lai jums burvīga vasara, lai viņi ir droša un nākošais posms, lai jums būtu tur, kur jūs to vēlaties. Kurš ģimnāzijā, kurš citās skolās. Tāpēc liels jums vēlreiz paldies un esiet veiksmīgi un laimīgi tālāk. Varam nelikties neziņas par to, kas notiek apkārt. Varam arī paplašināt savu garīgo apvārsni un iepazīt par tās norises, kas visuma tālēs sakņojas. Rainis mācīja, priekš citiem darbodamies, attīstam pat savus spēkus. Sevis attīstīšana, tas ir nebeidzams darba lauks un mūžam jaunas iespējas. Tagad mūsu priekšā ir pavērušies visdažādākie ceļi. Ej, nešaubies, ceļš labi sācies. Tiecies pretī savam sapnim, un tas noteikti piepildīsies. Sapnis tāpēc arī ir sapnis, jo tas mēdz piepildīties. Mūsu sapņu piepildītāji lielā mērā esat jūs, skolotāji. Jūs mudināt mūsu mērķos sasniegšanai un īstenošanai. Mēs ņemsim līdzi jūsu doto un nekad neizmirsīsim jūsu labsirdību un dāsni. Dejo 9. C klases skolēns Matīs Alzāns ar savu deju partneri Ilvu Vāleri. Un nu vārds 9. A klases pārstāvjiem. Lūdzu. Tie esam mēs. 9. A. Kristiāna Skudra. Kristiāna ir dzīvespriecīga un draudzīga. Mūsu klases vecākā. Viņa vienmēr ir atklāta un pretīmnākoša. Visi viņas teikto uzklausa, bet dažreiz ienāk prātā trakas idejas. Dāvis. Dāvi raksturo 2 vārdi – sports un mūzika. Šos hobijus apvieno cīņas par neatlaidību un atbildību. Amanda. Amanda ir cilvēks, kurš ja dara, tad dara ar pilnu atdevi. Viņa vienmēr ir jautra un pozitīvi noskaņota, un tas uztur pozitīvu gaisotni klasē. Jānis Goldiņš. Vienmēr smaidīgs, smaidīgs, smaidīgs. Nekad neesam redzējuši viņu dusmīgu. Klus, bet Jāņa spēks slēpjas izcilā volejbola spēlē. Glenda. Ikdienā vērotāja, sapņotāja, bet ar prieku savas emocijas izliek hip-hop dejām. Sandis. Sports, dators, sports. Volejbolists.
kurš aizraujas ar datoru. Varbūt tāpēc savu iekšējo pasauli pagaidāk slēp no citiem. Kristiāna Bieriņa. Jautra, ekstravaganta, atjautīga, talantīga meitene, vienmēr ar gaišām domām, nekad nezaudē pamatu zem kājām, ir savi mērķi, uz kuriem tiecas. Matīs. Sportisks, atraktīvs, pozitīvs, pašpārliecināts, gudrs, vienkārši foršs cilvēks. Krista. Krista ir kā aizīts miglā. Viņa ir ļoti noslēpumaina un tajā pašā laikā atvērta. Nevienmēr gatava stāstīt to, kas viņu satrauc, bet vienmēr paliek nosvērta un prātīga. Niks. Izcils florbola vārdsargs. Brīvi improvizē uz ģitāras un tā paver sev plašākas iespējas. Izmanto Karlsona teicienu. Mieru, tikai mieru. Viss taču būs labi. Karina. Nosvērta, prātīga, apdomā katru soli, bet īstā Karina mums vēl nav atklājusies. Ojārs. Ļoti gudrs, apdomīgs, muzikāls, labs draugs, ar neskaitāmiem talantiem. Mēs par viņu noteikti vēl dzirdēsim. Santa. Vienmēr smaidīga, jautra un mērķtiecīga. Viņas mīļākā krāsa ir maigi rozā. Alvis. Vispieklājīgākais un vissmaidīgākais klases puisis. Vienmēr izpalīdzēs un vienmēr atsauksies. Ieva Laizāne. Forša meitene, talantīga, ļoti skaisti zīmē un ir klarnetes pavēlniece, ar labu humoru izjūtu, pozitīvs cilvēks. Rolands. Mūsu spriciklītis grib būt visur un visu redzēt, prot cilvēkiem dienu padarīt jautrāku. Sindija. Eleganta, redzama uz vairākiem grāmatu vākiem. Par visu vienmēr grib pārliecināties divreiz. Izpalīdzīga meitene ar ļoti labu balsi. Jānis Mežinskis. Jautrs, izpalīdzīgs, sportisks un draudzīgs. Ļoti labs klases biedrs. Nikola. Nikola ir mākslinieciska dēsele. Uz viņu vienmēr var paļauties. Visam radoša pieeja un izcila kvalitāte. Gaitis. Noslēpumains. Vairākam klases biedru vēl ar viens ietais rieksts. Ideju ģenerators. Ieva Savicka. Klusa, jo viņas domas un sajūtas ir dzirdamas ģitārspēlē. Ieva, tas ir noslēpums, gudrība, talants, mērķtiecība. Raivo. Sportisks, nodarbojas ar kalnu slēpošanu, bieži satiekams skateparkā, jautrs, labs un uzticams draugs. Katrīna. Izpalīdzīga, godīga, gudra un apzinīga. Vienmēr cenšas sasniegt augstāko rezultātu. Ir ļoti mērķtiecīga. Ēriks. Mūsu klases filozofs. Savs viedoklis būs vienmēr un par visu. Izteikts skatuves cilvēks. Par viņu mēs vēl noteikti dzirdēsim. Ilze. Viņa ir spilgta, radoša un atraktīva. Ilzei patīk dziedāt un viņai ir ļoti skaista balss. Ilze ir sapņotāja, ap sevi vienmēr rada pozitīvu gaisotni. Rimans. Vēsbailīgs ar vēsu attieksmi pret dzīvi. Neiesprings par sīkumiem. Ja grib, visu var. Lijāna. Vai esat satikuši meiteni, kas ir drosmīga, bet tajā pašā laikā bieži aizsapņojusi? Tā ir mūsu Lijāna. Skolotāja Bondare. Sandra ir perfekcioniste, neatlaidīga, enerģiska, koša, radoša un spēja atrast pozitīvo it visā. Skolotāja ar stipriem nerviem jau ir spējusi izturēt mūs 3 gadus, un tieši viņā viņa vienkārši mums šo laiku padarīja neaizmirstami. Šodien Jēkabpils valsts ģimnāziju absolvēja un pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī saņem Kristiāna Bieriņa. Sveicam! Pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas orķestrī saņem Dāvis Broks. Sveicam ar pamatas
Zomeru. Sveicam Sandi Dekterevu. Pateicība par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī Katrīnai Demčenko. Sveicam! Pateicība par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās Jānim Glaudiņam. Sveicam! Sveicam ar pamatizglītības iegūšanu Rimantu Grišuli. Pamatizglītību ieguvusi un pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī saņem Karīna Januškeviča. Pamatizglītību ieguvis un pateicību par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās saņem Niks Jaudzems. Apsveicam ar pamatizglītības iegūšanu un izsakām pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās Matīsu Koļesinski. Pateicība par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī Kristai Krūmiņai. Sveicam! Apsveicam ar pamatizglītības ieguvi un izsakām pateicību par aktīvu darbību ģimnāzijas orķestrī Ievai Laizānei. Pateicība par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un aktīvu darbību ģimnāzijas korī Santai Marcijašai. Sveicam! Apsveicam ar pamatizglītības ieguvi un izsakām pateicību par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās Jānim Mežinskim. Apsveicam ar iegūto pamatizglītību Raivo Mulleru. Sveicam ar iegūto pamatizglītību un izsakām pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās Amandai Ozolai. Izsakām pateicību Ērikam Ozolam par aktīvu darbību ģimnāzijas skolēnu parlamentā. Sveicam!
apsveicam ar iegūto pamatizglītību un izsakām pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un aktīvu muzicēšanu ģimnāzijas pasākumos Ievu Savicku. Pateicība par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās un aktīvu darbību ģimnāzijas kori un ansamblī Ilzei Savickai. Sveicam! Izsakām pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas korī, ansamblī un orķestrī Ojāram Seglēram. Sveicam Ojāru! Izsakām pateicību par aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī Liānai Sidorovai. Sveicam! Apsveicam ar iegūto pamatizglītību Kristiānu Skudru. Izsakām pateicību par aktīvu darbību ģimnāzijas korī un ansamblī Sintijai Skudrai un sveicam ar pamatizglītības ieguvi. Aktīvu darbību ģimnāzijas korī Nikolai Ščabro. Sveicam! Apsveicam ar iegūto pamatizglītību Gaiti Jāni Šumu. Apsveicam ar iegūto pamatizglītību un izsakām pateicību par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu darbību ģimnāzijas kori un ansamblī Glendai Vasiljevai. Izsakām pateicību par ģimnāzijas pārstāvēšanu sporta sacensībās Rolandam Vītolam un sveicam ar pamatizglītības iegūšanu. Paldies sakām klases audzinātājai Sandrai Bondarei. Sintija Skudra, Dāvis Broks un Ojārs Seglērs. Un kuriem vēl būs 16? Vai jūs vienmēr jūtaties kā 16 gados?
Pirmos soļus spēris pēdējai sadarbība. Mums ir bijusi ļoti laba un man prieks bija sastrādāties šo visu laiku. Tāpēc man mīlestības roze viņiem! Savā sapņu dārziņā mēs pašlaik katrs iestādām savu zilo vilku puķu. Iestādīt ir viens, bet tā ir jāravē, jāplej, jāsargā no karstas saules un viltīga vēja, no salnām, krusas, kaitēkļiem, jādara viss, lai tā uzziedētu skaista un nobriedinātu sēklas. Esam pārliecināti, ka mums vienmēr būs blakus mīļi, saprotoši, zinoši un radoši cilvēki, kas mums palīdzēs grūtajā dārznieka darbā. Paldies jums jau tagad! Un ievērojot skolas tradīciju, kopā ar skolas biedriem vēlamies nodziedāt mūsu skolas himnu. Ilgās līdz pie brauc, skolā, tu dodi man spārnus, lai pats vadīs spētu, nepatīk tevis, kā no
jūs, saknēs, dziļi atsākas tevi, un daļa no manis šai dziesmā aizskan. Jo tevi spēku es spēju, krāju un ceļā, ņemu sev līdz, uz tos laiksnī, augšu, kas sauc ar vienu stopā, visi man neļauj, padzīvot tevis, kā no avotam dzer. Manā sirdī vārds tas uz